Čau! Mani sauc Estere, un es mācos Valmieras Viesta vidusskolā. Čau, esmu Kristers, esmu no Smiltenes un joprojām mācos Smiltenes vidusskolā. Un šodien mēs esam ieradušies, lai ierakstītu pirmo Smiltenes novada jauniešu podkāstu. Jā, un kas gan būtu labākais viesis pirmajam podkāstam, ja ne lielā Radio Tev balss, Lauris Zalāds. Sveiki, Lauri! Sveiki! Paldies, čau! Nu? Paldies, ka uzņēmāt. Bet, Jo, protams. cik es atklāju šito visu, tas ir iespaidīgi. Jā, es priecājos. Un tāpēc mums ir liels prieks, ka tu esi šeit. Un mēs vēlamies, lai tu pastāsti un iepazīsti mūs nedaudz ar sevi un izstāsti, kas tu esi. Un lai mēs saprotam. Un ar ko tu arī ikdienā nodarbojies? Mēs zinām, ka tu esi Radio Tev balss, bet ko tu vēl papildus dari? Jā, sveiciens arī visiem tiem, kas sēž aiz mikrofoniem un kamerām. Diezgan liela auditorija, super. Jā, nu, pareizi jau sakat, Lauris Zalāns, oriģināli latgalietis, šobrīd jau kādu laiku Rīgā, strādā Radio Tev, veidoju saturu sociālais tīklos, vadu pasākumus, raidījumus, šovus. Tiekos ar jauniešiem, jā, un visādi citādi savos 29 gados priecājos par to, ko man ir iespēja darīt šajā dzīvē. Tas tiešām superīgi. Pastāst mums, kāda ir tava ikdiena no A līdz Z? Cik? Katra diena, principā, ir vienīgais. Jā, mēs varam iztēloties māju, piemēram. Ja? Māja ir ar pamatiem, un tad tur tālāk aiziet viss konstrukcija, ja? Jumts un skurstenis un blablabla, ja? Kaut kādas detaļas. Pamats ir viens mājai. Tas ir radio, kas ir no 4 līdz 7 katru darbu dienu, jābūt Radio Tev. Bet pārējā māja, principā, katru dienu izskatās citādāk. Piemēram, šajā dienā man ir jābūt šeit, Smiltenē pie jums. Tad rītdien ap šo laiku es būšu Ķīpseles izstāžu hallē, RTU kaut kādā tur pasākumā, kas ir tur ar satura filmēšanu priekš sociālajiem tīkliem. Tad diezgan aizņems tās dienas visu laiku. Bet es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs, ka tādā nav veidā... Nav tāda sajūta, ka vajag kaut kā tādu pauzi attelpu tam visam? Nē, beidz. Tikai uz priekšu. Man ļoti patīk tas, ko es daru. Jā, jo pa lielam, to māju es nevēlti tā pieminu, jo tas ir tāds... rutīniskais ir tikai viens, kas man arī, principā neliekas rutīnisks tas laiks no 4 līdz 7 esot radio, jo tā komunikācija katru dienu ar klausītāju ir pilnīgi citādāka. Jo es esmu izvēlējies tieši tādā veidā vadīt ēteru, kas ir, tur ir standarta lietas, kaut kādas laika ziņas, tur par satiksmi vēl kaut ko parunāt, bet katru dienu tās tematikas mainās, līdz ar to mainās arī atbildi un komunikācija ar klausītājiem. Pats klausītājs arī mainās, kaut kādi jauni klausītāji nāk, vai tie paši jau ierastie, citādāk papildina to kopā būšanu ēterā. Līdz ar to, tā rutīniņa ir pavisam minimāla, bet ja ir, tad arī tā ir ļoti viss ir izbaudāms. Ir labi, ka ir tā dažādība un tas viss. Bet kā tu rodi spēku? Kā tu nepiekūsti? Jo tu vienmēr esi tik pozitīvs un atvērts, un tev vienmēr nāk kāda jociņa ārā, un tu vienmēr smaidi, bet kur tu rodi to spēku? Nav jau arī gluži tā, ka vienmēr. Es arī esmu cilvēks, tā ka izbaudu visu plašo emociju spektru caur sevi. Bet, zin kā, nav laika būt negatīvam. Jo vienkārši, nav laika dzīvē priekš tā, nav vērts ieguldīt savu laiku vai, aizbāzt savu laiku ar to negatīvismu. Jāfokusējas visu laiku ir uz pozitīvu un tādu labu noskaņojumu, jo mēs jau esam paši tie, kas izvēlas, kā reaģēt uz katru dzīves situāciju. Līdz ar to, es mēģinu to savu mindsetu tieši tādā veidā arī nostādīt. Bet mani ļoti pozitīvi ietekmē arī un dod to enerģiju, par ko jūs runājat. Atgriezeniskā saite. Manā gadījumā man ir visu laiku nemitīga atgriezeniskā saite. No cilvēkiem, piemēram, sociālās tīklos, radio, pasākumos. Es visu laiku redzu sejas, emocijas, smiekli, aplausī, vēl viss kaut kas tāds. Un tas ir tas, kas man visu laiku to draivu manī tur iekšā. Un to pozitīvismu. Man to patīk dēvēt par pozitīvismu. Tāpēc tikai uz priekšu. Tikai uz priekšu, jā. Un mēs arī zinām to, ka, principā, kā pats tikko teicu, tu esi visu laiku pozitīvs, visur, kur vajag. Un mēs arī zinām, ka tas tavs trumpis lielākais ir tavs humors, tavu humoru izjūta. Tāpēc jautājums ir tāds, kā tev ir tā humora izjūta? Tu viņu pats kaut kā sev, tā teikt, ielika mehānismā, vai tas tev ir iedzimts? Kā tu to visu tā
Jā. Paldies par jautājumu. Nu, gan jau, ka kaut kur ir kaut kāds iedzimtais, jā, jo no abām pusēm, gan no mammas, gan no tēta puses radinieku lokā, es domāju, ir cilvēki, kas, uz tādas arī visu laiku kaut kur meklē prikoliņu kaut kādu dzīvē, ja? Un ar to humoru ir bijuši un ir uz tu. Bet man šķiet, ka humoru var arī izkopt kaut kādā ziņā un veidā. Tikai ir jāizvēlas, kāda tipa un veida tas humors ir, jo humors ir dažāds. Un katrs atsevišķs humora veids nav domāts priekš visiem, un arī mans humors nav domāts priekš visiem. Līdz ar to pašam ir jāsaprot vairāk priekš sevis, cik tu ilgi un cik tu ļoti vari tāda veida humoru, kā tu esi izvēlējies, humoru rādīt pārējiem, nest visu laiku caur sevi, jo vienā mirklī tāpat parādās tā doma, cik tad ilgi es izlikšos, piemēram, ja? Par kaut ko. Ja tas ir tēli, tev ir paņemti kaut kādi, kas ir jāspēlē vai tajos pašos sociālajos tīklos. Es tā esmu diezgan daudz daru vēl joprojām, protams, bet arī kaut kādu citu šķautni es šobrīd mēģinu attīstīt. Kas ir tēlu ieņemšana, piemēram. Uztaisīt kaut kādu rēcīgu skeču, tad tu zini, ka tev ir jāizvēlas kaut kāds tēls, kurā tu tur iejūties un sāc ākstīties un tā. Tad tev pašam jāspēj atbildēt uz jautājumu, cik ilgi tu šitā te varēsi to darīt, jā? Vai tas strādā, un tur tik daudz tajā humorā, vārds humors ir tik daudz iekšā, ka tu visu laiku pēti un tausties tajā visā pasaulē iekšā. Bet jā, tas noteikti ir kaut kur bišķiņ iedzimts, bet es ticu, ka var izkopt humoru jebkurš. Un kā tu nokļuvi pie tā, kas tu esi šodien? Kā tu ieguvi savu personību? To Laura Zalants, kas esi tagad, tas ir kaut kā jau no bērnības nācis līdzi, vai gadu gaitā tu kaut kā esi nokļuvis pie tā, kas tu tagad esi un ar ko tu nodarbojies? Šis ir ieraksties. Jā, šo visu ļoti labi dzird. Kā lai atbild uz šo jautājumu? Man vienmēr ir paticis, kad cilvēkiem ir labs noskaņojums. Kad viņi smējas, kad es esmu bijis vienmēr klases klauns. Ja? Un citreiz arī pārkāpjot varbūt kaut kādas robežas, aizskarot varbūt drusciņu tur kaut kādu tādu sarkano līniju. Nekad neesmu darījis nevienam pāri un esmu pret to, bet tādas izdarības, kas... Ja, piemēram, mēs paņemam tagad standartu, klase, ja, ķīmijas stunda un nenormāli garlaicīgi, un tad tu tur sāc no aizmugurējā sola kaut kādas pekstiņas, ja, un mētāt un kaut ko tur izteikumus un vēl tu sazini ko. Līdz ar to es esmu tādā veidā, es zinu, ka pačkarējis mazliet skolotājiem saviem prātu, tāpēc es atvainojos visiem, bet tas klases klauna būtība kā tāda jau sen ir iekšā manī. Tikai nekad dzīvē es to nezināju un nevarēju saprast, kā varētu pārvest profesionāli, ja tā to var nosaukt. Ja? Tātad, kā to, ko man patīk un gribas darīt dzīvē, padarīt par to, kas varētu būt gan mans hobijs, gan mans darbiņš, piemēram. Un tad tur ir bijuši visādi sapņi, ieskaitot par to pašu radio, par aktieri, par arī tur pasākumu vadītājs, tad kaut kāds tur youtuberis, vēl tur visādi šitādi te varianti, kas ir visu laiku caur to humora prizmu gājuši arī ar domu, ka šito es varētu darīt tātad šādā veidā pākstoties, ja? Šo es varētu tādā veidā darīt pākstoties un tā. Tikai, kā tu nokļūt līdz tai vietai, kas ir, piemēram, radio? Ja? Kurš tevi ņem radio? Kādā veidā tu tiec radio? Jo nekad tur tādas vakances nekur neparādās, ka meklē radio DJ. Ja? Tāpēc tas mans piegājiens ir bijis tāds. Nevienu nemeklē, bet es tāpat kāpju iekšā pa logu. Un es rakstu pats viņiem, ja tur ēpastus sūtu un zvanu un tā. Un miljoniem atteikumi ir bijuši, bet līdz momentam, kad viena vieta tev dot iespēju. Un dot iespēju pirmkārt pašam sevi pārbaudīt, vai tiešām tas ir tas, ko tu gribi darīt, un vai tu to vari darīt, un vēl tur visādi aspekti. Bet beigās tāpat kaut kur nākas atsisties pret to, ka tu vēl neesi gatavs, piemēram, konkrēti šim darbam. Un šobrīd es runāju par radio. Kādu laiku atpakaļ es mēģināju tikt rāģiņā, un tas jau bija kādi gadi, 8, 9 atpakaļ apmēram.
mēģināt tikt iekšā radio un netiku tieši tā iemesla dēļ, ka man ir latgaliešu akcents. Ja? Man nepaņēma tāpēc. Es sāku vadīt it kā ēteru, bet pēc 2 dienām pateicu, sorry, nebūs. Nebūs, jā, tāpēc, ka tev ir latgaliešu akcents. Ok, tātad tevi salauž drusciņi, jā, salauž kaut kādā ziņā tavu sapni, tavu to pašcieņu arī mazliet, jā, jo liekas, bāc, tu taču esi latgalietis, un kā tu tagad to vari izskaust ārā no sevis. Tas nozīmē, ka tu nevari strādāt radio, ja tev tā pateici, tu nevari strādāt radio. Un tad tu sāc meklēt citus ceļus kaut kādus, un manā gadījumā tas bija brīvprātīgais darbs. Ir tāda organizācija Ghetto Games, un tur es sāku darīt brīvprātīgo darbu. No sākuma vienkārši kā tehniskais darbinieks, vēlāk kā filmētājs, vēl vēlāk kā intervētājs un pasākumu vadītājs. Bet tas viss brīvprātīgi, neko nesaņemot par to. Un kaut kā tas ritentiņš tā arī sāka griezties. Tur es attīstījos un vēlāk piedāvājumi paši sāka nākt manā virzienā. Tā sakot, neatlaidība, tas viss bija tikai... Absolūtākā, jā. Un tu arī tajā visā garajā savā runā teici kaut ko par humoru, un līdz to tāds jautājums tev, gan jau būs subjektīvs viedoklis, bet tas nekas. Kā tev šķiet, vai tā ir taisnība, ka no Latgales nāk vispozitīvākie un jautrākie cilvēki? Tas ir jautājums no auditorijas. Nopietni? Jā. Paldies par jautājumu. Absolūti nē. Nē, kāpēc? Man liekas, katram novadam, katram reģionam, katram pagastam un pilsētai un tā tālāk, joprojām Latvijas teritorijā ir savas stiprās un vājās puses. Ja? Un ir kaut kādas nianses, kas laikam ejot vienkārši ir jau bezmaz vai arī kaut kādi stereotipi iesakņojušies un gan pozitīvi, gan varbūt arī citreiz negatīvi, ja? Jo visdrīzāk jūs arī domājat, ka Latgalē visvairāk lieto alkoholu no visām Latvijas pilsētām vai novadiem, kas arī ir savā ziņā mazliet stereotips, jo īpaši šobrīd, ja? Kad tie laiki vienkārši paši par sevi mainās. Bet atbildot uz to jautājumu, tā ir kaut kādā ziņā viena no tādām latgaliešu specifiskām niansēm, bet es saku, tas noteikti nav tikai tāpēc, ka tas ir tāds geogrāfiskais novietojums Latgali un viss. Nē, absolūti nē. Katrā pusē ir forši cilvēki. Bet tu arī ar savu latgaliešu akcentu spēju parādīt to, ka nevajag baidīties un vajag iet uz priekšu. Un tad man ir jautājums, kā tu tiec galā ar bailēm, kā tu pārvari bailes un ko tie teiktu jauniešiem, tad, kad viņi baidās, ko viņiem darīt, lai viņi beigtu baidīties un tiešām mēģināt. Vienkārši darīt. Ticiet, man nav nekādas apslēptās atslēgas vai tur kaut kādu, nezinu, jā, tiešām nianšu, kas tagad būs kā īstā formula, jā, pēc kuras sāk kaut ko vai tur sasniegt kaut ko un tā. Vienkārši jādara. Un jāizslēdz mazliet apkārtējā pasaule, kas ir vienmēr būs komentāri par kaut ko, vienmēr kādam būs kaut ko pateikt, vienmēr kāds kaut ko nodomās. Un ja mēs paši aizbāžam sev galvu, ar to visu tas nāk tikai un vienīgi par sliktu. Sākas overthinkings un viss pārējais. Ja? Mentālās kaut kādas lietas, tu vienkārši sadomājies pārāk daudz. Ir jādara, ir vienkārši jāiet un jādara, un visu laiku ir jāmeklē iespēja tā kā kaut kur pašam sevi pierādīt un parādīt. Jo šajā pasaulē ir tik daudz visakā, ja? Tik daudz cilvēku, lietu, notikumu, iespēju un visa pārējā, ka ja tu pats sevi tā kā nepozicionēsi, ka tu gribi kaut ko izdarīt un nerādīs, neviens tevi arī neatradīs. Tā ir tāda mazā skarbā realitāte. Vienkārši ir jāiet un jādara. Sociālai tīkli šobrīd ir vienkārši fantastiska vieta, kur tu vari rādīt visu, kas tev patīk. Nevis izmantot, piemēram, kaut kā, ka tu tur esi ar draugiem un tu tagad pīpē saltiņus, piemēram, ja? Bet, kad tev patīk, piemēram, gleznot, ja? Kaut vai viens cilvēks tev, nezinu, tur mēneši ietvaros pēkšņi uzrakstīs, klausies, man vajag mājās, es neesmu nokrāsojis sienu, es iedomājos, ka šeit tava glezna, tu varētu man uztaisīt to un to, un visu no tā jau kaut kas ir sācies. Tas iedrošinājums, kas velkas priekš cilvēks. Tieši tā, tāpēc vienkārši ir jādara un jārāda pasaulē to, kas tev patīk un ko gribas darīt, un jāizslēdz bišķiņ ārā ir tas, kas varētu nākt kā
slikts komentārs, piemēram, jo parasti jau tas arī ir tas, kas attur, ka mums būs atteikums no kāda vai uzbrauciens. Tas būs absolūti vienmēr, un ja tu pārkāpsi pāri šai savai robežai, tic man, tu būsi super pats priecīgs un pateicīgs sev, ka tu esi to izdarījis, un tās iespējas nāks ar vien vairāk un vairāk. Kā tu teiktu, mēs zinām to, ka tu esi sabiedrībā diezgan tāds atpazīstams cilvēks? Vai tad? Es domāju, ka diezgan. Es domāju, ka uz ielas tevi atpazītu vairāk cilvēki. Un jautājums par to, kurš nezina Lauru Zalānu. Ir beidz. Auditorijā 100% ir kāds, kurš nezināja šodien. Pareizi? Stīprs šaubos. Redz, zināja. Tātad es arī ticu, ka jau uz ielas kāds tevi ir atpazīnis, un tad jautājums ir tāds, cik vieglāk to sadzīvot. Tu gribi kā normāls cilvēks, nezinu, ka tie pastaigā aiziet uz veikalu, bet rekur tev pretī nāk cilvēki. Reku Lauris, čau Lauri, kā ietver bildi tam līdzīgi, kaut ko. Tā teikts, lai uzmācas savā ziņā. Man tas ļoti patīk. Man ļoti patīk, kad cilvēki pirmkārt uzdrošinās kaut ko tādu darīt, jo mēs esam diezgan vēsa tauta, un neesam tie, kas tur leks virsū uzreiz un apkams un tā tālāk. Ja šeit ietu Kristaps Porziņģis, kaut gan arī šeit viņam nebūtu tik traki, kā viņš varētu iziet Amerikā. Tur gan viņu saplēstu gabalos, piemēram. Bet es saku, man ļoti tas patīk, tāpēc, ka tur es atkal jūtu to atgriezenisko saiti par tām visām lietām, kurām man patīk pievērsties un kuras man patīk darīt. Un tas ir tas ātrais rezultāts, pie kā es esmu pieradis jau patiesībā, jo ir tik daudz visādu darbiņu šajā pasaulē, kur rezultāts nāk tikai pēc kaut kāda ilga perioda, laika perioda. Ja tu tur moči un strādā un dari, kad tas ir tā kā skolā mācīties apmēram. Tu zini, ka pēc 4 gadiem, labi, par augstskolu tas ir runājot, vai zini, ka pēc 9 gadiem, beidzot tev būs pamata izglītība. Un tas ir tik tālu liekas. Savukārt manā gadījumā, visas tās lietas, ko es daru, es visu laiku redzu kaut kādu ātro rezultātu. Es iedevu, un es uzreiz redzu, kā man atnāk atpakaļ kaut kas. Un tā satikšanās ar cilvēkiem ir tieši tas pats, kas ir varbūt ārpus tā brīža profesionālās lietas, ko es daru, piemēram. Ja es strādāju radio, es kaut ko pasaku, es uzreiz redzu komentāru. Es izēju vienkārši uz ielas ārā un aizēju uz veikalu un satieku tur kādu, kas sasveicinās kaut vai, čau, Lauri. Tad tas arī ir rezultāts, kas vienkārši ir ārpus darba, nosauksim to tā. Un tas ir forši, man patīk. Jā, un jautājums no auditorijas, vai tavuprāt sociālo mediju loma sabiedrībā ir palielinājusies pēdējo 2 gadu laikā? Un ja jā, tad kāpēc? Kādi nopietni jautājumi, ej tu nost? Viegli nav, jā. Absolūti, jā, bet ja jūs man jautātu, vai pozitīvā vai negatīvā ziņā, vienmēr viss ir atkarīgs no tā, kā mēs lietojam tos sociālos tīklus. Ja? Vienmēr. Kas ir tas, ko mēs skatāmies, kas ir tas, kam mēs ticam, tajā visā, tad tur mediju pratība kaut kāds ir tāds jautājums, kas vēl pieslēdzas, cik patiesa ir tā ziņa, ko es, piemēram, esmu izlasījis un tā. Bet, vienkārši sociālai tīkli laikam ir platforma, kurai, jo īpaši jauni cilvēki, man tā šķiet vismaz, ka uzticās visvairāk. No visiem, piemēram, tur mēdījiem un tā tālāk, ja mēs tā varētu ņemt. Kaut gan no otras puses sociālai tīkli ir bez ierobežojuma, līdz ar to, tur ir kaut kāds, tur saturs, kas tur ir. Pārsvarā bez robežām. Pārsvarā bez robežām, tieši tā. Tu vari ielikt jebko tur, un tur tā kontrole ir tikai, cik ir tava paškontrole, iet tam visam cauri un skatīties un lasīt un no tā iedvesmoties vai iespaidoties. Līdz ar to, sociālā tīkla jebkurā gadījumā viņi ir bezmaksas, tu viņus var jebkurā mirklī atvērt. Tagad, piemēram, tiek tur daudzas televīzija, tur kaut kādi ziņu portāli, vēl kaut kas aplikti arī atsevišķi raksti ar summām kaut kādām. Tev ir jāsamaksā tur abonements, piemēram, lai tur izlasītu un tā tālāk. Sociālajiem tīkliem tā nav. Tie ir bezmaksas, tu vienmēr vari atvērt, vienmēr vari pameklēt kaut ko, vienmēr vari googlēt kaut ko, atrast, ChatGPT tagad ir un tā tālāk. Un tas noteikti ir tas, kas ietekmē kaut kādā ziņā mūsu to domāšanu, domu gājienu, tikai cik mēs paši to kritiski visu uztveram un pieņemam.
sociālajie tīkli tiešām ir tāda nopietna tēma, bet, ja, piemēram, mēs atgrieztos pie radio, kura ir tava mīļākā dziesma? Nu, nav tādas īstenībā. Man ir daudzi mīļākie mākslinieki, izpildītāji, bet arī redz daudzi. Un tad no viņiem kaut kādas dziesmas. Varbūt kāds konkrēts žanrs, ko tu tā ieciklējies? Jā, es esmu pilnīgākais pop džeks. Jā, pop, ļoti raksturīgi. Hip-hopiņš arī ir normāli raps, bet vairāk uz kaut kādu popu. Un pēdējā laikā man kaut kā roks patīk arī. Jā, drusciņi. Uzlādējies ar mūziku? Jā, absolūti. Jā, tā ir tāda riktīgi neatņemama sastāvdaļa. Visur, kur ir iespēja skanēt mūzikai, nu tur es ņemu to līdzi. Jā. Zinām arī to, ka mūsdienās jau vismaz pēdējo gadu laikā tagad noteikti ļoti populārs mākslīgais intelekts. Jā. Tas ir tā, neizbēgami, tīpaši arī man šeit jaunieši vidū. Jā. Tāpēc jautājums tev, cik bieži ikdienā tu lieto mākslīgo intelektu? Tikai pa lielam, ja man tas ir nepieciešams kaut kādiem arī specifiskiem momentiem, esot darbā, piemēram. Lielākoties tas ir esot radio, man ir pat viena aktivitāte, kur man ir jāizmanto ChatGPT, kas ir tur saistībā ar smieklīgiem atjautības uzdevumiem, apmēram tā tas varētu definēties. Un tad uzdot ChatGPT, lai viņš piedāvā savu atbildi un prasi klausītājiem, lai viņi atsūta savu atbildi, un tad viņi abi savā starpā sacenšas, piemēram. Ja man procentuāli jāsaka no 100%, cik es izmantoju mākslīgo intelektu, varbūt vēl telefonā kaut ko drusciņu, tur tieši bildes un video kaut kas apstrādāt. Bet tā procentuāli nevairāk par 10, noteikti, nevairāk par 10. Un kā tu, tā teikt, raksturot mākslīgo intelektu, cik tas ir labi vai slikti no tava viedokļa? Piemēram, jauniešu vidū, mācību procesā. Mācību procesā? Jūs izmantojat, kaut ko? Jūs esat jau taisījuši ir gadījies. Referātus un diktātus. Es esmu visu iespējamo. Drīz, man tā nav, bet viņš palīdz. Tev, piemēram, ir kaut kas, vai tu, piemēram, negribi, bet tu to izdari ar to ChatGPT. Tieši tas mākslīgais intelekts, problēma tajā visā ir tāda, ka viņš ir ļoti labs rīks, lai palīdzētu, bet viņu bieži izmanto kā rīku, kas izdara visu tā vietā. Un to sāk izmantot mūsdienās nepareizi. Jā, un tad ir tas jautājums, vai tas mākslīgais intelekts ir labs vai nav tik labs, un kāds ir ietekmēt jauniešu un jauniešu turpmāko dzīves attīstību. Tas ir, tagad jūs man prasat par mākslīgo intelektu, bet jebkas, kas izdara kaut ko tavā vietā, kaut kā tevi ietekmē. Jā, tieši tā. Bet ja mēs konkrēti tādu mākslīgi, jo tas man šeit tas vieglākais veids, kā tam visam tikt cauri, uzrakst kaut ko tam ChatGPT, viņš visu tev izdara, uzrakst esē vai tam līdzīgi, aiznes nodot skolotāji, 7 ir priecīgs dzīvot tālāk, neko izdarīs pats neesi. Tas ir, no 7 var dabūt, tādā veidā. Bez problēmām. Ja paveic arī 8. Jā. Šis ir ļoti diskutabls jautājums, tāpēc, ka tehnoloģijām kā tādām, laikam ejot uz priekšu, ir gan pozitīvās iezīmes, gan arī negatīvās. Un tas ir tas, ar ko mums ir jāsadzīvo. Un kaut kur, drīzāk tas ir laikam jautājums un atbilde pašam tam, kurš ir gatavs izmantot kaut ko no mākslīgā intelekta. Un ar to es domāju, ja tu, piemēram, studē medicīnu, mācies kaut ko saistībā ar dakterīšiem. Un tu neiemācies kaut ko, kas ir tajā riska zonā, ka ja šitā notiek dzīvē, un es to nezinu, es nevaru palīdzēt tam cilvēkam. Tad tu esi izvēlējies, lai mākslīgais intelekts tavā vietā izpilda kaut kādu uzdevumu, tu pats neesi ieguldījies, tad tu to neesi arī iemācījies nemaz. Un kā tu pēc tam dzīvē to vari pielietot kaut kur, kad notiek reāla situācija? Nekā. Jā, tāpēc, ka tu to nezini, tu neesi to mācījies. Tas ir katram pašam ir jāsaprot, jo mēs jau nevaram apstādināt vairs to. Tas nav ietekmējums. Tad, principā, īsumā ļoti laba lieta, bet jābūt tai robežai, jāzina tā robeža. Tieši tā, tu pats priekš sevis arī noliec to robežu. Es piekrītu, ka ir slinkums un vispārējais un gribas ātrāk kaut ko izdarīt un tā. Vai nav laika pēkšņi. Jā, pēkšņi nav laika un tā. Tas ir normāli, tas ir ok, bet vienmēr ir jāsaprot, kur ir tā robeža līnija, robeža punkts, ka ok, šeit laikam man būtu tomēr pašam jāieguldās arī tajā visā. Man ir
jautājums vairāk runājot par tevi. Tad, kad tu biji jaunietis, vai tu lasīji? Ko? Kas tad tagad es esmu? Nu, pēc regulām, jā, Latvijā tīstars nes 16 gadu vecumā, kad mācies, piemēram, pamatskolā jā, 4 gadus jau tas vidusskolā. puscējies. Eiropas Savienībā vēl tas ir jaunietis. Līdz cik ir Eiropas? 30 gadiem. Latvijā līdz 25. Vai līdz 35? Līdz 30 man šeit. Esmu diezgan droši līdz 30. Kāds zina? Līdz 30? Tā, bļā, Vēl tev pēdējais gads, ko nolaust. Nav vairs gads nemaz palicis. Nu, labi, Bet, augustā. Lauri, kā tu vienmēr spēji? 19. Wow. Jā, ievāc jā. informāciju. Viss kārtībā. Kā tu vienmēr spēji tik brīvi un daudz runāt? Tu esi lasījis daudz grāmatas vai tev vienkārši Tu tas... visu dzīvi tā tas ir bijis? Vai tu no sākuma biji kautrīgs un tad lēnām attīstījies? Vispār es esmu introverts. Ļoti introverts cilvēks. Ļoti, Nu, labi, ļoti ne viegli ļoti. pateikt to, vai jā? Ne ļoti, bet nu, esmu vairāk introverts nekā ekstraverts. Es pieļauju, ka tas arī ir izstrādājies. Ja mēs pirms tam par humoru runājām, nu, ka to var attīstīt kaut kādā ziņā, gan jau, ka šito runāšanas sadaļu arī var, jo, piemēram, tajā pašā brīvprātīgajā darbā Geto Games esot, vadot pasākumu tur ir tā, tad Geto Games ir kaut kas vairāk vai mazāk saistīts ar sportu un arī jauniešiem. Un tad šīs te lietas, kas ir sports, jaunieši, cilvēki tiek apaudzēta ar izklaides kaut kādu sadaļu. Tur visas dienas garumā, teiksim, sākas 12. un 10 stundas tagad notiek 3-3 basketbola turnīrs. Un tas 3-3 basketbola turnīrs tiek apaudzēts ar izklaides kaut kādām lietām. Ja? Viena no tām ir pasākuma vadītāji. Un tad galvenais uzstādījums pasākuma vadītājiem Geto Games ir visu laiku runāt. Jo mazāk klusuma, jo labāk. Ja? Jo mazāk skan mūzika tikai, jo labāk. Mūzika skan visu laiku arī, bet tam pāriet runāšana. Tev visu laiku jābūt komunikācijā ar skatītājiem, tie, kas ir atnākuši komentēt spēli, izdomāt konkursus un tā tālāk. Ja? Un es ticu, ka no turienes kaut kas arī ir iestrādājies. Tas, ka nedrīkst būt klusums. Kaut gan tagad strādājot radio ir drusciņi otrādāk, jo radio arī atšķirās formāti. Katram radio ir savs formāts, un formāts nozīmē to, ka tas zem sevis ietver daudz specifiskas nianses, kas ir runāšanas ilgums, kāda mūzika skan, cikos ir laika ziņas, cik daudz reklāmas un tā tālāk un tā tālāk. Un šis te runāšanas ilgums, piemēram, radio tev, ir pavisam minimāls. Tātad, ja paņemam, piemēram, stundas ietvaros, stunda, 60 minūtes. Šo 60 minūšu laikā tu vari runāt apmēram no tām 60 minūtēm, maksimums 10-15 minūtes. Un pārējais laiks tiek aizpildīts ar mūziku, ziņām, reklāmām, vēl tur visu kaut ko citu. Džingli un tā tālāk. Līdz ar to katrā vietā tas runāšanas laiks atšķirās, jā, arī pasākumos tieši tāpat ir. Bet es ticu, ka tieši no turienes tā runāšana ir izstrādājusies. Jā. Mēs gan jau varētu runāt ilgi un ilgi, bet tas laiks mums iet uz beigām. Nopietni jau? Jā. Diemžēl iet uz beigām, jā, mēs ļoti ilgi esam te bijuši, gandrīz pusstundu. Pēdējie 2-3 jautājumi. Kā Jā, tu vienmēr atrodi, ko teikt, un vienmēr vari tā runāt bez apstājas? Es jau to tikko paprasīju. Paprasīju? Nopietni? Es reāli nedzirdēju. Labi. Pēdējie 2 jautājumi. Lauri, kāds ir tavs moto? Tavs dzīves moto? Ir vairāki, kurus patiesībā arī pat tā īsti kā vienu tādu īsu teikumu nemaz nevar pateikt. Tur jāpaskaidro kaut kas ir un tā. Bet man ļoti patīk viens no Džima Kerija moto tādiem izteiktiem saukļiem arī, kas ir kaut kādā ziņā iesakņojies manī un iesēdies. Un tas ir atkal par to pašu stāstu, par to baidīšanos, par ko mēs te runājām, ja, kur jūs jautājāt, kā tad pārkāpt pāri kaut kam un kaut ko iesākt vispār un tā. Un tagad es mēģinu ātri iztulkot, jo tas ir angļu valodā, bet es mēģinu iztulkot tātad uz latviešu valodu, kā tas skanēs. Tas ir apmēram tā. Tātad tava vēlēšanās tikt pieņemtam šajā pasaulē var padarīt tevi par neredzamu. Šāds te moto un sauklis. Jā, un katram mazliet jāļauj šim nosēsties un mazliet padomāt par to, kas tas tāds ir. Tava
vēlēšanās tikt pieņemtam šajā pasaulē var padarīt tevi par neredzamu. Un tas ir stāsts par to, ka mēs visu laiku kaut kur apslāpējam varbūt to savu patieso būtību, kas mēs esam, ja mēs tur iejūtamies arī kaut kādos uzliekam maskas izejot sabiedrībā, jā, lai tur nepadomā par mani, ja tu nezinu kaut ko, un tad tu arī baidies rādīt to savu patieso būtību un tā tālāk un tā tālāk. Jā, tās ir vienkārši bailes par to, lai tu netiec atstumts, atgrūsts, apsaukāts, varbūt vēl kaut kas. Un tieši šis patiesībā ir tas, kas tevi var vienkārši iemest tajā pelēkajā, parastajā masā iekšā. Ja? Tātad tu zaudē tādā veidā to savu odziņu. Un šī te vēlēšanās it kā tikt pieņemtam tieši otrādāk var padarīt tevi par neredzamu. Tad pēdējais jautājums un arī lūgums no auditorijas abi divi būs. Jā. Kas ir smieklīgākais stāsts no tavas dzīves? Ticu, ka tādi ļoti daudz. Ļoti daudz, tiešām ļoti daudz. Tāds spilgtākais, kas nāk galvā uzreiz tagad. Vienu reizi es vadot pasākumu, bija tā, ka tad tur ir jāuztaisa konkurss. Ir pauzīte, sporta spēle, arī basketbols. Ir pauze, ir jāuztaisa ātri konkurss. Mēs esam 3 vadītāji, tajā mirklī pasākumu vadītāji, un sākam savā starpā komunicēt un runājam un tad pēkšņi viens no maniem kolēģiem, no otrs tas vadītājs, viņš tā izmet frāzi: klausies, Lauri, paņem bumbu un met no 3 punktu līnijas iekšā grozā. Ja tu trāpīsies, tev iedošu 20 eiro. Ja tu netrāpi, tad par katru netrāpīto reizi tev ir jāvelk nost kaut kāda drēbe, jā, drēbes gabals kaut kāds. Un īsumā runājot, es jau esmu ticis līdz apakšbiksēm tikai, jā. Tas ir pēdējais. Jau momentā, es vienā sāku jau tur pa niansītēm vilkt nost, tur viena zeķīte, otra zeķīte, vēl tur šņores tikai izver ārā un tā. Un katrs metiens lido garām vienkārši. Un tu jau tā esi sastresojies, ka tev ir palikusi pēdējā drēbe. Un tad viss notiek palēninājumā, ja? Tā kā filmās. Ir tavs pēdējais metiens, tu saproti to, ka viss vairs atpakaļ ceļa nav. Un tu met to bumbu. Ja? Un viņa lēni lido un pret vienu malu acitas, pret otru stīpu, pret vairogu. Un izkrīt ārā, ja? Un nav. Un cilvēku pilns, vienkārši pilns sēž, es redzu, visi filmē, un es esmu nonācis tajā situācijā, ka tagad man ir jāsaprot tā. Vai nu šeit beidzas mana karjera, vai nu es kaut ko izdaru un kaut kādā veidā izvien no šīs situācijas. Un ticiet vai nē, vienīgā lieta, ko es varēju tajā mirklī izdarīt, bija vienkārši paskatīties uz visiem šitā te un aizskriet prom. Jā, jep. Tiešām smieklīgs un labs stāsts. Un zin, kas ir pats labākais, ka pirmām kārtām es pat brīnos, kā neviens nekur to nav ielicis, jo kameru bija super daudz telefonu, es domāju. Un otrkārt, es apmēram pēc kaut kādām 10-15 minūtēm atnācu atpakaļ, turpināt vadīt pasākumu, jau apģērbies un tā. Un nevienu vārdu neko kopš tās dienas nav teicis. Tā it kā es to būtu nosapņojis pats. Jā, tā kā tas nebūtu nemaz noticis. Tas ir kaut kas super interesants un jancīgs. Tā kā tā. Pēdējais lūgums no auditorijas. Zini, kā vēl? Es esmu vienreiz nodevis radio TV ēterā sveicienus cilvēkiem, kas sen jau ir nomiruši. Ja? Varat iedomāties, ja? To sajūtu sevi iekšā, ka tu pēkšņi pēc 5 minūtēm izlasi Twitterī, ka kāds ir ierakstījis, X-ā, ir ierakstījis radio TV tikko nodeva cilvēkiem, kas jau 98. gadā ir nomiruši sveicienus. Un tad ir tāds, viens tā, es tikko iesāku strādāt radio, un laikam arī ir pienākusi pēdējā diena esot šeit, bet tam visam tu kaut kā tiec pāri, tu šitiem visiem fakapiem, tu pieņem to visu un visu, un turpini darīt. Tie dzīves čēsi, kas visu laiku ir. Tieši tā, un tie momenti visi, un atkal man jāpiesauc vēlreiz tas pats jautājums par to baidīšanos. Jebkur, kur mēs kaut ko ejam darīt,
kaut gan negribam, piemēram, to darīt. Ir 2 veidi, ko mēs noskaidrojam, tātad 2 virzieni tajā mirklī, ko mēs noskaidrojam. Viens no tiem ir, jā, super, es šo gribu mēģināt vēl, man tas patīk, dodiet vēl un tā tālāk. Otrs ir, es vairs nekad dzīvē negribu atgriezties šajā situācijā. Un to mēs saucam par pieredzi, ja, abos 2 gadījumos. Tad tu vienmēr tālāk darīsi visu tā, lai vai nu tu būtu atkārtoti šajā pašā situācijā, vēl labāk šajā pašā situācijā, vai nekad negribētu atgriezties tur. Tu darīsi visu iespējamo. Tāpēc vienkārši ir jādara. Un tad tas lūgums no auditorijas. Vai tu varētu ko pateikt mūsu skatītājiem latgaliski? Nav nekādu problēmu. Mēs varētu runāt visu podkāstu latgalīšu valodā. Ja mēs tā mācātu. Jā, ja viņi jūs to varētu izdarīt, jā. Ir poras vārdi, kurus jūs noteikti nesaprasit. Tagad, kad es runāju latgalīšu valodā, jūs varbūt druscēt nolasit no to, ko es saku. Jā, nu drusku var mušu saprast. Bet es jums, piemēram, pasceitu. Nu, šodien mums ir plānā apēst guļbišnīkus ar vuškas pisnīku. Jā, bet visu esam ar līžeiku. Nu, vai, protams, var arī ar gapeļai tikai, ja grib. Jā, sapratāt, par ko ir runa? Līdz ēšanai, jā. Nu jā, nu par ēšanu kaut kas, un tad tur bija specifiski vārdi. Labi, paldies, Lāra, ka tu biji ar mums. Paldies, broļī mūsas, paldies jūsim, labokī. Šī bija superīga pieredze, un paldies, ka tu atbrauc. Paldies jums, paldies. Paldies tev.